Dažiem sapņi sākas bērnībā un piepildās varbūt pēc pāris gadiem vai pat gadu desmitiem. Līdzīgi ir ar mūsu šī raidījuma dalībnieci, kura bērnībā skatījās māju pārvērtību raidījumus un domāja pie sevis, kaut reiz man arī būtu tāda izdevība un es tādā raidījumā varētu piedalīties. Tā diena ir klāta. Tatjana ir drosmīga. Viņa visu savu dzīvokli ir pārveidojusi jau pati krāsojusi, pati remontējusi, īstenojusi lieliskas idejas, palikusi virtuve. Virtuve ir maziņa, neliela, bet pagaidu nav absolūti praktiska. Laiks to mainīt. Viņai ir apņemšanās, drosme, plāns, viss ir gatavs. Mums šajā brīdī atliek tikai visu to vērot, skatīties un, protams, skatīties, vai viņa iekļausies budžetā. Manas virtuves lielākie mīnusi ir saistīti ar to, ka nav daudz darba virsmas un arī visi skapīši ir atvērti, tāpēc tas rada vizuālo troksni. Jūs redzat, cik tā virtuvīte vispār ir maziņa? Liekas, ko vispār tur var izdarīt? Interesanti, ka viņi jau zina, kas ir vizuālais troksnis. Tas jau norāda, ka viņi daudz lasījuši priekšpieru. Dzīvokli es nopirku gandrīz 2 gadus atpakaļ. Un te es izmainīju pilnīgi visu. Vispār viss sācies no vannas istabas, jo tā ir bijusi ļoti, ļoti maziņa. Un es izdomāju paplašināt to vannas istabu ar koridori, kurš veda tieši uz virtuvi. Un tad jau man radās ideja, ka vajag nonest sienu. Man, protams, bija meistars, kurš man uzlika elektrību, kurš man uztaisīja kanalizāciju, bet visu, kas saistīts ar dizainu, es biju izdomājusi pati. Ja tur tāds liels sloks izskatās visas sienas garumā. Gaiša telpa. Gaiša telpa, dienas gaisma, bet tad tu nevari varbūt to virtuvi izveidot ap to sienu. Protams, es nemontēšu virtuvi pati, jo tas nav reāli, manuprāt. Man nāks palīgā mans brāļa dēls. Un arī draudzenes nāks skrūvēt skapīšus palīgā. Tur brāļa dēls. Cerams, pilngadīgs. Tur vajag vīriešu spēku, jā. Sveiki, Tatjana! Čau! Nu ko, IKEA ir ieradies pārmainīt tavu virtuvi! Ārprāt, cik tu esi priecīga par to, vai ne? Ļoti gaidu, jā. Tā jau es ar pagaidu virtuvē dzīvoju gandrīz 1,5 gadu. Bet klausies, 1,5 gadu pagaidu virtuve. Es domāju, ka tā jau ir tā adaptējusies. Tāds mutants veidojies, audzis, vai ne? Protams. Vai nav tā pārtapus par tādu labu, pilnvērtīgu pagaidu virtuvi, ne? Nu, mēs varam aiziet paskatīties, par ko viņa ir pārvērtusies. Jā. Jā! Nu tā, tas izskatās. Klausies, man liekas, ka te ir viss no visa. Jā, tieši tā. Skaidrs, darba virsma šeit galīgi nav. Šī ir tava vienīgā tā kā virsma, ja? Nu, plīts virsma. Jā, tieši tā. Vai vajag vairāk tev? Noteikti. Jā? Jā. Ja uztaisi kartupelīšus, tad, kad tu taisi to mērci, tad tai mērcei jābūt dubult karstai, lai tad, kad apliet tos kartupelīšus, lai viss paliek karsts. Redz, tur daudz nišas un visu laiku kaut kādi čik. To visu jāpaslēp droši vien. Nav viegli tādu plānu. Izaicinājumi būs ar to. Kas tev te ir padomā? Es esmu iedomājusies, ieplānojusi sev L-veida virtuvi, lai leduskapis paliek, kur viņš ir. Blakus būs skapis cepeškrāsnī. Jā. Es vēlos redzēt tur sienas skapīšus. Šo sienas platība ir vispār tā, ko cilvēki mēdz aizmirst un neizmantot. Un tad, kad tu apmeties uz otru pusi? Jā, te būs sala ar bāra krēsliem, kur var ērtāk varbūt gatavot, varbūt lielāk tā darba virsma. Kāpēc? Galda vietā sala. Ja? Bet tik mazā virtuvē sala noteikti nebūtu tas variants, ko es redzētu. Savā veidā būs varbūt sentiments šķirties no visu šī te
Frankensteinu, jāsaka tā. Nebūs, jā. Labi, vai tu esi rēķinājusi, cik šis varētu izmaksāt? Es esmu izskatījusi vairākus variantus. Šīs izmaksātu 4,600. Nu, man liekas, ka liela daļa sastāv tāda sala virtuves. Jānoskaidro ir IKEA piešķirtais budžets tavai virtuvei. Un lūdzu, vēra vaļā un piecītu. paskaties! Nu, ko tu saki? Super! Tas ir pat vairāk nekā man ir nepieciešams manā plānā. Tad viņi jau iekļaujas budžetā. Ļoti labi, jo virtuvē svarīgi ir organizatori atvilknēs un tam viņai tad pietiks arī naudiņas. Tu esi malacis, plāns ir gatavs, apņēmība ir. Tagad laiks tev sarunai ar Tizētu. Aiziet. Lai sanāk! Paldies! Jā, būs dažas lietiņas, ko es centīšos savu pieredzi viņai ieteikt. Man ir 2 mīļākās telpas mājās, diezgan pretējas - virtuve un guļamistaba. Guļamistaba, jo tā ir tā vieta, kur tu vienkārši vari atpūsties un tur nav lieku lietu apkārt. Un virtuve tieši pretēji, tur ir daudz detaļu un funkcionalitātes. Manuprāt, vissarežģītāk ir plānot virtuvi, jo tur ir ļoti daudz detaļu un ļoti daudz sīkumiņu, par ko ir jāpiedomā. Un tā ir tā telpa, kuru tu nevarēsi mainīt vai pārbīdīt pēc gada vai 2. Runājot par savu stilu, es īstenībā esmu diezgan duāla, jo man patīk gan kaut kas ļoti klasisks un mierīgs retro, gan arī citreiz trakie toņi, pieņemsim, vienā sienā. Mani hobiji ir gleznošana, es skrienu arī, tā es tiešām relaksējos, joga, un man ļoti patīk skatīties Formulu 1. Čau! Čau! Te rekur Tatjana. Viņai ir maza virtuvīte, bet lieli jautājumi. Atstāju Tatjanu drošās rokās, lai jums viss izdodās. Čau! Čau! Maza virtuvīte baltā krāsā, ļoti skaisti. Man būtu ieteikums nedaudz citam izkārtojumam. Primāri es tomēr vēlētos izmantot to stūri. Man liekas, ka tas būtu daudz funkcionālāk. Pirmkārt, tu iegūsti gan platību uz virsmas, ko izmantot, gan arī papildus vietu noglabāšanai. Šajā gadījumā tas ir tātad šis izvelkamais skapīts ar to ripuli. Un tāpēc es arī domāju par to salu, jā. Tieši tāpēc, lai ir vairāk vietas. Par to salu atkal ir tā, es kaut kā neredzu, viņa ļoti daudz vietas aizņem. Viņa tev arī ļoti izmaksās diezgan daudz. Tu par to cenu noteikti var ieguldīt labāk virtuvē, bet nebūs ļoti ērti pārvietoties. Arī atvērt leduskapi, ja nemaldos, tur bija 60-70 cm starp salu un leduskapi, bet leduskapi durvis vien ir 60 cm, 50. Labi. Bet te ir tāda nianse, ka līdz virsma ir pie loga. Šajā gadījumā es saprotu, tev ir aizkari garie. Nu, šis būtu tas gadījums, kad varbūt var padomāt par aizkaru saīsināšanu, varbūt virtuves zonā no drošības viedokļa. Labi. Paldies liels! Lai tev veicas! Nu, kā gāja? Interesanti. Tas ir tā, ka... Nē, pavisam man ieteica kaut ko citu, kaut ko jaunu, ko es nebiju iedomājusies un ieplānojusi. Vai tev šķiet, ka visi tavi plāni tagad ir apgriezušies kājām gaisā un visu būs jāpārstrādā no jauna? Es neteiktu, ka pilnīgi, bet ieteicu arī padomāt par salu. Es redzu pēc tavām acīm, ka, gribās to salu. Gribas to salu, jā. Tas tā ir. Es saprotu. Iedomājieties, sala taču ir tāds dream solutions, ka tā... Jā, viesību fons, kad ir tas bārs, tā sala. Bet mēs ticam, ka tev izdosies. Viss dzīvoklis ir brīnišķīgi jau iekārtots un tu esi liels malacis. Tagad tikai laiks ķerties klāt darbiem. Tiekamies veikalā. Jā, sarunāts. Čau! Tā. Nu ko? Naudiņa vēl palika. Jā. Lielākais izaicinājums laikam bija visu veco izvest.
Nu, esiet sveicināti! Veikalā! Nu, satraukums kā šobrīd. Nu, mazliet ir, teikšu godīgi. Jā. Taņa, es redzu, tu esi palīgi ņēmis. Jā, šodien esmu kopā ar savu draudzeni Viktoriju. Jauki. Čau. Pieskatiet viņu. Noteikti, jā. Taņa, ko tu beigās izdomāji ar to salu darīt? Salas tomēr nebūs. Nebūs? Kāpēc? Es ļoti gribēju, jā, bet es ieklausījos arī dizaineru padomā un arī izrunāju ar cilvēku, kurš man palīdzēs visu montēt. Un viņš man ieteica tomēr likt tos augšējos kapīšus vairāk. Online pasūtījumu Jā. saņēmu. Paldies. Tas ir piereģistrēts, jā. Nu, un tas, kas atliek tur vēl budžetā, tas jums te 2 stundās būs jāsavāc, vai ne? Es gaidīšu jūs pie kasēm, lai izdodās. Paldies! Tā! Velkam ārā kalkulātoru. Jā, tieši tā. Nu, čau. Es domāju, ka šis viss notikums būs diezgan īss, jo pilnībā viss ir principā jau iepriekš pasūtīts, ja? Uz pasūtījumu. Tā kā skatāmies. Tagad sākās viss foršākais, ka tu vari mest visu, ko tu gribi IKEA un nemaksāt par to. Paga, tātad draudzenei mēs arī kaut ko, ja? Nu, labi. Nu, varbūt sāksim ar šiem garšvielu trauciņiem. Skaiti, ja? Budžeta. Skaitu nost. Un es vēl gribu paņemt reku šādu, bet melnu. Tā ir ļoti laba lieta, kā izmantot šo sienu platību, lai darba virsma paliktu tīra vieta strādāšanai. Leduskapim. Jā. Jā, šie ir ļoti labi, man liekas, tādai organizēšanai. Jo vairāk tev ir kārtīgāks leduskapis, jo mazāk tu arī nevar attaisīt vācu. Tu daudz mazāk aizlaid ēdienu miskastē. Jā, beig daudz kārdinājumu droši vien. Tā ierauga visu Izskatās, tev pašai ir tās, es gribu. Šis, man liekas, tāds standarts izmērs. Gan jau. Vai arī koka smuki izskatās iekšā, kad to atver vaļā. Bet ja man vairs nav nekas tāds koka. Es neriskētu bez plānotāja šādā veidā iepirkties. Tā kā plānotājā tur ir tie izmēri. Vai arī tur jāatgriežas tajā telpā un jāpārmēra vēlreiz, jo šādu var arī neieiet. Nu ko? Naudiņa vēl palika. Jā. Bet vēl ir daudz plāni, būs jāpaskatās višlistā. Vēl jau lejā veikals ir. Jā, nu te pirmais stāvs viņām ir wishlists. Jā, tā teikt. Šādu tev sadalītāju starp citu nevajadzēs šķīviem. Es gribu šitos To es noteikti. atceros. Tā mūzika manām ausīm. Atvilkņu sadalītāji. Te bija arī dēlīši. Līdz tu gribēji, man liekas, šo te. Man tā liekas, bet es domāju, vai man vajag tik lielu. Lielāks nekā viņas virtuve. Bet tu nezini, ko viņi gatavo. Jūs izmantojat tik lielas? Nē, Cepet. tur jābūt Tītars. tādai salai, tā milzīgi. Pilnā augumā. Te pat taisno paplātē. Tu negribēji tos stikla trauciņus arī? Jā, bet cik ir palicis? 54. 54. Pirmā summa, ko es vispār dzirdu, te pieminam. Bet te ir forši, ka to vāciņu tu vari gan šai kastītei. Gan šai. Jā. Jā. Man bija prieks, ka viņi izvēlējās tās stikla arī iepakojumu mūsu kastītes, jo tad tu vari labi pārredzēt. Vai tu tur glabā makaronu smiltus, tad tu vismaz redzi, cik tev daudz ir. Tā, tad šis ir. Dēlīti cits, bet ir. Viss ir? Jā, no višlistē vēl. Un vēl palika 35. Ei, Jā. Ar šķīvīšus piepirkt. Nu, nē, laikam nē. Varbūt es domāju paņemt klāt vēl tās burciņas. Es paņēmu 2, bet es gribēju 3. Nu, viss. 30 centi. Wow!
Nu, protams, man tagad būs jāpārbauda, vai Viktorijas aritmētika un reiķināšana līdzi ir precīza un tiešām būs 30 centi. Nu, cerēsim. Nu, labi. Es iešu to visu tūlīt noskaidrot. Jā. Nu, čau! Tas ir viss? Kur Jā. pārējie rati? Bet mums ielīda viss šeit. Jūsu budžets 5000, Jep. mīnus tātad jūsu jau iesūtītais online pasūtījums 4817,50. Jums atliek 182,50 eiro. Jā. Tā nu ir. Nu, skatīsimies, kas mums tur sanāks. Tad sākam. Nu, sekosim līdzi. Labdien! Lūdzu! Un gala summa mums ir 185,78 eiro. Tātad, dāmas, jums ir pārtērēts budžets. Mums ir jāatrod risinājums 3,28 eiro. Ir pāri. Izskatās, kas nost. Man jau tā likās. Gala summa ir mums iekļaušanās budžets. Nu, šis ir vienīgais, kas mums paliks ārpus iepirkuma groza. Bet viens ir. Viens ir tāds. Nu, labi. Tagad, protams, šo visu mēs formējam uz piegādi kopā ar virtuvi. Un, nu, jūs varat varbūt atvilkt nedaudz elpu, bet tad jau uzreiz jāķerās darbiem klāt. Es esmu jau gatava. Lai sanāk. Paldies! Čau! Atā! Nu, reka! Pāri. Es vispār domāju, būs pāri kādi 50 vai pat 100 eiro. Nu, tik daudz tās kastītes tur tika ņemtas, ka tagad, protams, tas lielais darbs ir priekšā visu salikt, sakārtot un, nu, kā tas izdosies. To pašu virtuvi samontēt. Vakar atbrauca mani draugi un savāca mani veco pagaidu virtuvi. Viņam tā noteikti noderēs viņa dārza maiņa, es ļoti ceru. Nebija man nemaz tik žēl no tā visa atvadīties, jo jau pavisam drīz es gaidu piegādi ar savu jaunu virtuvi. Jā, baigi jautri vispār tāds labs noskaņojums. Tāds, viss ir jauki, viss ir skaisti, viss ir kastēs vēl. Bet tik labi, ka ir sienas skapīši. Nu, tur ir vēl divreiz vairāk vietas, kā lejā, tik arī augšā. Nu, tagad mēs ar Viktoriju liekam atvilkni. Un rītdien turpināsim. Atkal atbrauks mans brāļdēls un liks visu pārējo un arī pieslēgs jau krānu, plīti. Un varēs jau izmantot virtuvi. Es iedomājos, cik patīkami tas ir. Tā gatava. Plānot vispār man nebija problēmas. Man patīk visu ar šo nodarboties. Un tā kā man pat bija ļoti interesanti. Varbūt es daudz jautājumus uzdevu, kad es biju IKEA veikalā tieši tur ar darbiniekiem plānojot tos. Principā viss ir tā, kā plānots. Ir tikai viena detaļa, kas nav. Tā ir lampa, kas kārājās, un viņa nebija plānā. Tāpēc sanāca, ka vienu skapīti mēs nevaram attaisīt līdz galam vaļā, jo viņš tieši tā kā saskarās ar lampu. Nekas. Tur tad tur ir šauras lietas vienkārši tajā, lai pa to pusatvērto skapīt var. Nu, es ieteiktu to izlabot. Nu, protams. Jā, ar gala rezultātu, protams, es esmu bezgala apmierināta. Viss sanāca tieši tā, kā es vēlējos. Virtuve izskatās gaiša, ir daudz vietas. Tāda sajūta, ka vieglāk elpot palika. Es nenožēloju, ka es nepaņēmu IKEA montāžu, jo man tiešām bija tas cilvēks ar pieredzi, kas māk to darīt. Un arī savukārt es varēju saglabāt budžeta naudu, piemēram, tai pašai trauku mazgājumai mašīnai. Trauku mazgājuma mašīna man vispār bija mans sapnis. Un tagad es gaidīšu visus ciemos, cepšu kūkas, jo arī cepašu krāsnes man nebija. Un arī nebūs problēma ar trauku mazgāšanu tagad.
Lieliski. Es ļoti lepojos ar viņu. Un var redzēt jau pēc acīm, pēc balss toņa ir tāds pacilājošs, jau draugus gaida, jo grib darbināt to trauku mašīnu. Nu ko, mums laiks doties pie Taņas? Ļoti gribu redzēt. Čau! Cik gaiši! Nu, bet pilnīgi cita lieta. Nu, paskaties uz šo. Es jau spēju iedomāties, kā te viss tur cepās, varās. Viss strādā. Jā. Protams, pat pirmā, kas sāka darboties, tā bija traukumazgājumā mašīna. Kā bija? Tu pirmajā reizē, tā kā te pat vien sēdēji un tā vienkārši gaidīji, tā vienkārši vārēji. Bija tā, es ieslēdzu, tad, forši, tad es varu kaut ko vēl citu darīt. Nu labi, es domāju, viens otrs skatītājs tomēr, pamana, redz to mazo mini nišiņu, kas tur ir. Ieteikums bija likt šeit stūrskapīti, bet es pārdomāju, jo tad, zinot sevi, es noteikti te būtu stūris. Un es noteikti sistos ap viņu visu laiku. Bet, protams, jā, tad būtu varbūt tā papildus darba virsma mazlietiņ te. Bet, neko, tagad te ir skapītis, kur tieši varēs vaļā. Un Daniela jau zina, ka tur stāv viņas barība. Tas ir viņas mīļākais skapītis, jā. Nu, dāmas, tagad stāstiet, kā tur tad bija beigās ar to salu? Jā, baigi gribēs to salu, bet tas galvenais jautājums, lai man būtu vairāk darba virsmas. Bet šo mēs tā kā izglābām situāciju, ieliekot mazāku plīti, tāpēc arī palielinājās tā darba virsma un pagaidām man ir pietiekami. Man ļoti liels prieks, ka izvērtēju tomēr sienas skapīšus, es tomēr vienmēr esmu par funkcionalitāti. Un man liekas, tas ir ļoti, ļoti liels maltis tiešām. Uzbūvēt virtuvi pašam, izplānot viņu, jo lielākā tiešām ir tavs, tā kā tavas idejas. Nu jau, man tev ir piedāvājums. Jā. Ko tu teiktu, ja mēs atstājam Ievu šajā brīnišķīgajā virtuvē, lai viņa vēl kādus sodziņus, vēl kādus risinājumus papildina un mēs dodamies nelielā pastaigā? Es, protams, esmu ar mieru paši, jā. Paskatīšos visu, kas kur notiek. Virtuve tavā rīcībā. Paldies. Ejam. Čau. Bet paskaties, kāds šis skaists uzreiz galds. Tā, tad paklājiņu uzreiz arī var pamanīt, jā. Tā, lai patīkamāk gatavot un darboties virtuvē. Tā, reku šitie arī jauni. Smuki, tagad nebūs tie zaļie, baltie, nevarēs redzēt. Pamēģini attaisīt. Viņa taisās vaļā, vai ne? Ak, vai! Brīvi, droši, lūdzu! Vislielākais noteikti tas darbiņš arī ir aiz durviņu, kas ir sadarīts. Tā, ka tu droši paskaties, un ir vēl vieta. Īstenībā tas bija tas, ko tu, man liekas, pamanīsi arī, un tas bija tas, ko es pamanīju organizējot, ka tev parādījās daudz vairāk vietas brīvas. Super! Arī kastītes tu vari nomarķēt ar to, kas tur iekšā, ekstra lietas, ko tu neizmanto, droši var turēt augstāk. Jā, mans ieteikums ir gan tas, kas atrodas plauktos, gan leduskapī. Vienkārši vienmēr padomāt un saorganizēt kopā, piemēram, augļi ar augļiem, dārzeņi ar dārzeņiem, tāpat arī, piemēram, krūzītes pie kafijas var likt tajā plauktā pie tējas, stiklu ar stiklu, keramiku ar keramiku. Var piedalīties konkursā, kam ir kārtīgākais leduskapis ar draudzenēm noteikti. Lieliski! Bravo! Paldies tev! Paldies jums! Tiešām ļoti maigi un pilnvērtīgi. Gribas palikt.
pārsteigums pēc pārsteiguma. Un paskatieties, cik veiksmīgi viss ir sanācis. Un ņemiet vērā, ka virtuve ir tomēr vis tā sarežģītākā telpa dzīvoklī vai mājā, un taņai viss sanāca. Ņemiet šo piemēru vērā, arī jums, es ticu, izdosies, vajag tikai drosmi, apņēmību un uz priekšu. Tiekamies pēc nedēļas. Čau! Pieteicu viesistabu, lai viņi ir viens mātes meitas. Jā. Te mums baigā lasīšana, laikam. Tāda šķira birba, bet vai tā jābūt, vai... Vau!